Dārgie draugi, šoreiz es esmu palicis uzvarētājos, jo Jānis beidzot ir nobanots no Reddita. Un viņš ir akal ar AI slopu atnācis. Es savus nelikšu tu pretī. Tā pārāk labi, vai ne? Tieši tā. Labrīt, cēsis! Labrīt! Čau! Cēsis! Kas tev jauns? Nu čau, nu nesen esam tikušies. Nu man pilnīgi vispār, godīgi sakot, pilnīgi absolūti nekā jau nav. Pagad. Nu es te pēdējās pāris dienas cīnos ar sevi, ar dabu, ar auto, ar apstākļiem, ar pašvaldības sabiedriskā transporta sarakstu. Bet tas tā, dzīve bez cīņas nav dzīve, vai dzīve ir cīņa. Es nezinu, kurš slavens latviešu hiphopers šo teica, bet... No. Nu jā, bet jebkurā gadījumā es te pēdējās pāris dienas, šodien ir viena no tām dienām, vienkārši šodien ir vēl drusku otrādāk sagriezušās visas lietas, jo vēl līdz nesenam laikam bija ļoti interesants mums Cēsu sabiedriskā transporta kustības saraksts. Tātad mums bija viens rīta ekspress vilciens, kurš brauc uz Rīgu ļoti labā laikā, stunda, tur nezinu, stunda 20, stunda 10. Nu, tā kā ar mašīnu pa lielam aizbraukt. Ātrāk, jo tāpēc, ka viņš stacijā izmet un līdz centram tu nekādīgi tik ātri netiks un izmak krietni ātrāk. No rīta laikam. Nu jā, okay. Nu lūk, un tā interesantā lieta ir tā, ka ja tu esi vecāks mazam bērnam, kurš tev ir jāved uz bērndārzu, tad veidojas tas interesants paradoks, ka tev ir jākustās ātrāk nekā ar gaismas ātrumu, jo tāpēc, ka bērndārzi varās cēsīs vaļā 7, bet vilciens ir 6:58. Un veidojas, es saku, interesants laiktelpas izliekuma paradoks, bet nekas Cēsu pašvaldība ir strādājusi pie tā, lai tā kā būtu mums tagad ērti. Un tā problēma ir tā, ka man ļoti ilgu laiku tagad, es biju palielam ģeļņiks pagājušo gadu, vai ne, un man tagad ļoti ilgu laiku nav bijusi vajadzība trāpīt uz sabiedrisko transportu. Un tagad atpakaļ, kad es esmu darbos, tad atkal, es tā kā var atļauties braukt ar automašīnu. Nu, tagad, kā zināms, benzīns mums maksā 18 eiro par 100 gramiem. Tā ir interesanta lieta, kur ir augstākā robeža. Mēs glāzītēs varēsim pirkt to benzīnu. Es vienkārši, protams, jokoju par ģeopolitisko situāciju, bet lūk, un tagad paliec benzīns dārgāks, un tad pie sevis sāk domāt, vajadzētu braukt ar sabiedrisko. Forši, brauksim šodien sabiedrisko. Es jau laikam pagājušajā nedēļ vienreiz izmēģināju. Tas nav tik vienkārši, kā varētu šķist, jo tagad vilciens, un paldies pašvaldībai, patiešām, viss ir beig forši, viņš ir iecelts 7:28. Bet tā problēma ir tā, ka, un tā ir tikai mana problēma, nomenedžēt visu tā, lai varētu tikt tas bērns starp 7 un 7:10 bērndārzā, un es vēl laicīgi tiktu pēc tam aizbraukt, jo mans bērns nemācās pilsētā, viņi mācās īpaši apdāvināto bērnu bērndārzā. Kurā vietā tas ir? Līvo, es jokoju, vienkārši tas ir mūsu gals, teiksim tā. Un... īpaši apdāvināto bērnu. Labi. Man bērns ir jautājis, teikt, vai es esmu īpašs. Jā. Apsveic. Un es teicu, meitiņ, protams, manos acīs. Piemēram, būs īpaši, un šito viņi kaut kā no manis noķērus. Un viņi reizēm saka, tēt, tev patīk tas, ko es uztaisīju? Es saku, protams, bērniem. Viņi saka, jā, tēt, bet tev patīk pilnīgi viss, ko es uztaisīju. Un es negulēju, viņi saka, ko man ieteikt, jā, bērniņi, tad reizēm man nepatiks kaut kas, ko tu, labi, ne par to ir. Viņiem paliek 15 gadiem, tu pasaki, tie zīmējumi, ko mēs pēlēdiskapi likām. Diezgan tīzli. Notīt. Bet īstenībā, tagad te būs bērni sapratīs, viņi ir it. Es neesmu mākslas kurators. Ja ir kaut kāda lieta, par kuru es tā kā saprotu, un viņi sākt izteikt viedokļus, piemēram, mārketinga stratēģiju, vai ne? Jā, vai uzņēmumu attīstības. Iedāmājies, tev pa mārketingu sakrunāties. Un tad viņi pateikt, bērniņi, zini, kā ir, varbūt tētkurps ir pa lielu pagaidām, lai viņās iekāp. Es jokoju, es taču neko no tā viss nesaprotu. Bet, lūk, tātad no rīta mēs mostamies. Pirmais mūsu eksperimenta rīts. W. Es nepamodos. es nevajag aizglēties, es pamodos, bet es, protams, nebiju ierēķinājis to, ka tas ir vesels process. Tas jau nav tā, ka tu pamosties un neej, vai ne? Kā kuram? Ja tev nav bērni, tu vari pamosties un iet, es domāju. Es esmu neskaitāms reiz tā darījis. Es esmu no pamošanās brīža 8 minūšu laikā darbā bijis. Tagad iedomājies, ka tur ir bluķīts, kas tev kaut kādā veidā tu nevari viņu vienkārši iecelt automašīnā, neapģērbt. Tā, kad pirmo reizi sanāk, ka es aizgulējos dēļ nelabi laika izreitinātā. Otro reizi es neaizgulējos, es pamodos laicīgi. Bet bērns nemodās. Un brīdī, ko var darīt? Neko, es viņu tur lēnām baksta un mēģinu uzdabūt augšā, neveiksmīgi. Tad tagad mums ir jauns izmēģinājums. Šorīt
Šorīt arī, jo šorīt mēs šeit savācamies agrāk nekā parasti. Un tas nozīmē, ka man tas loks vēl īsāks, kurā man to bērnu iestarpināt iekšā tie bērni. Mēs redzam 5 minūtes tikai. Nu, tas ir burtiski 5 minūtes. Te absolūti nulli pārmetumu bērndārzam, jo tāpēc, ka viņi nevar iedomāties, ka ir kaut kāds tik nenormāls vecāks, kas patiešām ved uz 7 to savu bērnu, jo oficiāli mums no 7 strādāts bērndārs, bet, nu, mēs esam bijuši, piemēram, nu, kā jau tagad, vai ne, mēs būsim regulārāk, drusku pirms 7:30, bet nu, pārsvarā pirms 7:30 tur viss ir miris, un tur neviena nav, un šodien arī mums audzinātāji ienāca pēc mums bērndārs. Bet nu šodien mēs jau modāmies laicīgi, šodienas bērni izceļ no gultas, no rīta laukā. Es piecēju viņu klāt, mums ir tā, ka mums mainās tur tie rīta paradumi, un tagad, kamēr mēs esam tādā drusku steidzīgā režīmā, tad viņi izceļ laukā no gultas, pieceļ klāt pie televizora. Jo es esmu pamanījis to, šis nebūs uz ilgu laiku, bet es esmu pamanījis to, ka viņi ir no tiem, kas nevar vakarā aizmigt pie televizora. Vakarā aizmigt pie televizora? Jā, jo es, piemēram, esmu tāds cilvēks, kas vakarā Nē, var loģiski, aizmigt pie televizora. Nu, jā. Tu domā, tā kā es varu aizmigt arī uz poda, jau? Es varu aizmigt ejot pa ielu. Vecums nenāk, Es varu aizmigt pie stūris. Es varu aizmigt pie stūris, jā, ok, fair point, jā. Bet nē, viņi ir no tiem cilvēkiem, kuriem saturs interesē vairāk nekā atpūta, un tāpēc es pamanīju to, ka, ja esmu piedas pie televizoru un ieslēdz multeni, viņi pat cīnās pret sevi, bet viņi neko nevar padarīt, viņi acis atnāk vaļā, un viņi saskatīs multeni. Es zinu, tas nav labi, es zinu. Es lūdzu piedošanu, es esmu ļoti slikts vecāks, bet man šās dienas kaut kā ir jādabū, un pēc tam mēs sāksim to rehabilitāciju atpakaļ, viss būs labi. Tā ka šis ir mans šodienu izaicinājums. Protams, kas ir noticis pa brīvdienām? Pa brīvdienām ir noticis tas, ka ir bijušas garās brīvdienas, 4 dienas, man pa brīvdienām nav ēšanas gavēns. Tad es esmu apakaļ savā. Es neesmu vecajā svarā, protams, bet es pieņemies apakaļ, kas man liek vienu ļoti svarīgu domu domāt. Kas notiks pēc tam, ka man beigsies tas gavēns? Kā izdegsies? Uzsprāgs no tā, ka tu ēd. Es kļūšu sprādzienu bīstams. Jā, lieldienas. Man pa brīvdienām īstenībā nekas tāds. Olas ir pināja. Jā, īstenībā pirmo reizi. Es tā kā pirmo reizi končus vecumā. Ka tev nav Jā, es tā baigi lieldienas neko, bet mēs bijām ciemos pie Kristapa. Viņam tur bija tāds, mazā, kā saka, dārza ballīte tāda uztaisīta. Un tad viss šitais gan... Es tā kā iedomājos jauniešu dārza ballīte, es redzu stūrī mētājās kaut kādi 4 cilvēki, vai ne, 2 ir aizdegušies. Nē, īstenībā ļoti forši pie galda mierīgi sēdējām un viss bija kārtībā. Tad atbraucām te mazo mēģinājumu uztaisījām, jo 2 no Kristapa ģimenes cilvēki spēlē grupā ar mums kopā. Un tad... Jā, un tad beigās galda spēles. Vecā mamma. Jā, abi 2. Tādas mierīgas brīvdienas. Nu, burvīgi. Atpūsties. Burvīgi. Kompīti paspēlēt, bišķiņ pa vidam. Es ar kādreiz kompīti paspēlēšu. Man jau šās foršās spēles ir. Jūs jau tās nezinu. World of Warcraft. SimCity. World of Warcraft, bet jau bija jauns. Sims 2. World of Warcraft, jau es nesapratu, kā ir jāspēlē. Nē, es jokoju, man bija viens džeks kursā. Bāc, kā viņu sauc, Ģirds Egīls, neatceros. Sveiciens viņam, ja viņš klausās, jo, es studēju Vidzemes augstskolā, ir iespējamība, ka viņš klausās. Viņš neizgāja uz eksāmenu, tāpēc, ka viņam bija Vovā bija uzbrukums kaut kādai. Jā, viņam bija uzbrukums kaut kādai pilsētai. Es neesmu saprast to spēli. Tur, man liekas, tik daudz laika vajag ieguldīt. Tas nav man. Man zini, kas šķiet? Man šķiet tā spēle ir... Es viņu esmu ieslēdzis, ielogojies un izgājis no viņas logā. Es tieši tāpat. Warcraft 3 savukārt, kas nav, ne online versijā, vai ne tā man ļoti patīk, to esmu izgājis vairākas reizes. Bet man šķiet, ka tā ir tāda, kā tu saki, cilvēks sežot pie datora, vai ne, viņš jūt dopamīnu no tiem signāliem, ko viņš saņem, vai ne, viņš jūtas nepārtraukt stimulēt. Viņš jūtas nepārtraukt stimulēts, un tad vienbrīd pēkšņi viņam ir tāds disbalans, tāda disharmonija, vai ne, ka viņš saprotot, ka viņš ir sociāls dzīvnieks, viņam pēkšņi ir dziņa, kuru viņš nevar īsti apmierināt, vai ne, tāpēc, ka viņš nav sabiedrisks, viņš nemāk uzvesties sabiedrībā. Lūk, un pēkšņi viņam parādās sabiedriskuma virtualizācija, kaut kā tā es varu teikt, sabiedrošanās virtualizācija, un viņš pēkšņi sāk saprast, ko nozīmē uzticēšanās, vai ne, ko nozīmē solījumu pildīšana, ko nozīmē visas tās sociālās lietas, interpersonālā komunikācija, vai ne, bet viņš to ieraugs ar kaut kādu warped, tā kā distorted kaut kādu skatu punktu. Lūk, un tie cilvēki, viņi kļūst vienkārši apmāti ar šo virtuālo socializēšanos, kas man liekas, ok, katram savs. Es gan nezinu, kā izskatās mūsdienu jauniešu sanākšana, bet neviens jau telefonos viss sēž, nesēž, viss pieaugušie, jau tikai sēž uz telefonu. Kad īstenībā, man liekas, kad reāli arī sēž vairāk telefonos nekā sēž klātienē klāt.
Nu, jā. Nu kā, mūsu laikos tā sanākšana, kā viņi izpaudās, satikies pie čoma pagrabā, piedzēries un viss un gāja mājās. Tas Tagad, man liekas, tas bija vēl manos laikos. Tagad, tāpēc saku, mūsu laikos. Bet tagad... Kurā tu kastē tikko mēģināji sev iebāzt iekšā mūsu laikos? Tagad man liekas, ka arī vairs nedzer tik ļoti jaunieši, viņi lieto visu pārējo. Jā, arī fakts. Es neesmu. Laikam vairāk ir naudas. Mūsu laikos bija tā, ka tu pusi uz pusi nopērkot kaut kādu marihuānu. Mums bija iesaukt marihuānu dentistu brīnums. Izties pēc zopas un smaržoja reizēm drusku līdzīgi. Tur štaketus bija jāpērk pie čigāniem. Es nepirkāt marihuāniem, viņi pēc zopas izskatījās. Nē, tur bija viss pēc kārtas. Tur nebija jau nekas pieejams. Mūsdienās augot, jā, ir krietni lielāka, laikam, atkarības bīstamība. Jo pēc kā alkoholam vienmēr nāca ēnas pus līdz, bet mūsdien, man liekas, šitiem visiem pārtīdragiem lēnāk atnāk tā negatīvā nokrāsa. Tā ka jā, nu jā. Bet mēs neesam ar tevi vienu baudu, mums nav tāda mūslē. No. Nē, visu cieņu. Protams, tas bija labi, man patīk, kā tu mēģināji tā ātri tā kaut kā sataisīt. Nē, ķipa kaut kas jau mums ir kopīgs, nevar. Nu jā, nē, tu esi vecumā tuvāks manam bērnam nekā man. tas mums ir kopīgs. Tuvāks nāvei, tu esi nekā es katrā ziņā. Nē, bet atkal es jau par tevi neiergājos. Es taču nosprākšu ātrāk. Es jau saprotu, man ir tas, tas gan būs stulbi, būs otrādāk. Nē, pilnīgi nopietni. Es esmu piedalījies vairākas bērēs, kurās piedalās tā nomirušā cilvēku vecāki, un tā nedrīkst būt. Tā pasaulē tā nav jābūt iekārtotai, tā ka nedrīkst vecāki cilvēki mirt pirms jaunākiem cilvēkiem, tas nav normāli. Tā ka šis jau kas nots. Šis jau kāds nots tranzīšanamies uz to, ka... Jā, mums ir ziņas šodien. Ka tev ir ziņas telefonā, tev telefonā ir ziņas, izlas lūdzu viņas, jo šitie jau man ir jau atvasinājums no tām ziņām. Tev ir atvasinājums. Jā, tātad mums ir mūsu dārgā asistente ir atsūtījusi vairākas ziņas. Es šobrīd darīšu to, ko nedrīkst darīt. Es būšu divos ekrānos, pagaid, es būšu arī trešajā ekrānā uz brīdi. Iedodiet kāds viņam datoru nekavējoties. Cik pulkstens? Es savu telefonu esmu dibināts tais kaut kādā tā kā... Kaut kādā, kur cilvēki dibinātu viņus atstāja. Tā, pagaid, tūlīt. Bet viena no ziņām noteikti ir tāda, ka 6% Latvijas iedzīvotāji aktīvi izmanto mākslīgo intelektu. Un es domāju, ka tas ir tas, kas tev ir piesaistījis šodienas tēmu izlasē. Jā, es pajokojos drusku ar... Tāpēc, kad viņš uzsprāks. Es pajokojos drusku ar mākslīgo intelektu, jā, bet sāksim drusku ar kaut ko citu. Sāksim ar vietējām ziņām. No. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma atsāksies būvdarbi Valdemāra un Pļavas ielā Cēsīs. Yes! Man ir jautājums, kas ir tehnoloģiskais pārtraukums? Super. Tehnoloģiskais pārtraukums ir tad, kad ziemā viss paliek pārāk sūdīgs. Bet varbūt to būtu jāsauc par meteoroloģisko pārtraukumu, ne? Nē, vai tehnoloģijas nestrādā ziemā? Viņi strādā, viņi ļoti sūdīgi strādā. Tur tā problēma. Tas tā kā, teiksim, tu betonu nevar liet iekšā, tā kā... Tas ir tehnoloģiskais pārtraukums. Jā, tas nav īsti tehnoloģiski. Tehnoloģiskais pārtraukums, tā kā tev saplīs traktors. Viņi tā dēvē vienkārši. Tas tā kā tur bija... Unalive, ja? tā ir tā mūsdienu, kādas tās neirolingvistiskā programmēšana. Mēs sliktos vārdus vairs neizmantojam. Mēs neizmantojam. Meteoroloģiskais pārtraukums sliktais vārds tagad? Nē, tieši otrādāk, tas ir labs vārds, lai pateikt to, kad ir sūdīgs laiks. Nē, ok, labi. Labi. Es zinu, es esmu unwoke cilvēks. Tās nosauktās ielas, kur viņas ir? Tas ir Vecpilsētas pats nostūris. Mums Vecpilsēta ir viena iela. Jā, tehniski. Tas ir pie Vaļņu iela. Tur, kur ir... Grūti pateikt. Tur, kur ir... Tu zinās, tur, kur ir pēdējā spēļu zāle. Tas ir Fēniks jau, vai kā viņi sauc? Tu jau taisīsi? Bet cik viņi taisīja jau 2 gadus. Kurā vietā? Pļavas iela. Tu varbūt domā otru spēļu zāli. Tātad nevis pie koncerta zāles, bet topiņa otrā pusē. Tur, kur Jokers ir. Jokers? Piedod, es taču nezinu, kā viņas sauc. Ir Fēniks un ir Jokers. Piedod. Lokiņāni. Pagad, šis ir tas, kas ir Jokers. Jā, Fēniks. Jokers tas, kas es tur esmu vienreiz bijis uz jauno gadu. Es satiku savus jaunos labākos draugus, tu varbūt biji starp viņiem. Es atzīšos, es biju viegli piekusis no jaungada svinēšanas. Un es satiku savus jaunos labākos draugus, un viņi veda man parādīt, kā viņi izklaidējās jaunajā gadā. Un aizvien uz Jokeru. Es tur iegāju iekšā, es pateicu, zin kā, Džeki, laikam jāiet mājās. Jā, tas ir kaut kas. Un es aizgāju mājās. Bet jā. Tā ir pieredze. Tātad Pļavas ielas posms ir beidzot vaļā. Man bērns tur ir bijis jāved visu šo laiku uz mūzikas skolu un uz bērnu balītēm. Bērnu balītes Valdemārā jau tur piebraukt no otras puses, bet tas viss nieks. Bet
Bet tā iela, viņā var iebraukt iekšā, bet tur visu laiku no kaut kādiem dīvainām pusēm. Tā ka būs mums forša jauna Pļavas iela, tieši forša vēl viena iela pie vecpilsētas, uz kuras pilnīgi nekas nenotiek, bet tur ir arī jauns projekts saskaņa, tur būs viss kaut kas, būs forši. Nākamā lieta, kas ir vietējā ziņa, man liekas, arī diezgan tā vērta, bet es atļaušos, dēļ tā, ka man šodien ir ziņu telefons rokās, es atļaušos nedaudz samainīt vietām divas ziņas. Tātad tas par Latvijas ziņu. Aptauja 67% Latvijas iedzīvotāji izmanto mākslīgā intelekta rīkus kā informācijas meklēšanas un izpētes rīku. Abas šīs lietas ir tā kā atskaitot to faktu, ka abas šīs lietas ir absolūti stulbākā lieta, man liekas, kam izmantot mākslīgo intelektu. Tāpēc, ka viņš nevienai, ne otrai nav paredzēts. Google šobrīd arī, diemžēl, vairs nekam nav paredzēta. Viņi bija paredzēti, lai indeksētu lietas, kam viņi šobrīd paredzētu. Kam viņi paredzētu, lai ģenerētu klikšķus tā, kad uz apmaksātajām reklāmām. Kur tu tagad meklē lietas? Telefona grāmatā? Redditā. Kur vēl meklē? Runājot par Redditu. Yeah. Man ir ļoti viegli aizdomā, kad tavs profils nav nobanots. Nav tāda lieta. Tiešām, jā? Tu neesi Valters, vai ne? Jā. Un pēdējo reizi, kad es skatījos tavu profilu, this account is bad. Nopietni, par ko? Es nezinu. Es nezinu. Bet es varu lietot, man shadowbans varbūt uzlikt. Nē, lietot tu vari. Tu nevari neko likt vairāk, viss. Es domāju, ka man neviens neatbild. Viss, ko tu esi ielicis, ir izņemts laukā. Tiešām? Jā. Bļāviens, man jāapstāst. Man tās ziņas tur rādās vis kaut kādas, es viņas nelasu, vai cik stulbi. Bet jebkurā gadījumā atrast, es vēl joprojām varu visu. Nē, meklēt tu vari, jā. Drausmas. Bet apsveic, tavs profils ir banots. Paldies. Ko tu tādu dari tur? Es nezinu, ko es tur esmu ierakstījis. Tu esi kaut kur, tu biji tajā Izraels sabreditā, jā? Es jau zināju, ka tā notiksies. Iespējams, jā, es nezinu. Nē, tur ir lielais purģi. Nu, labi. Iespējams. Jebkurā gadījumā vienalga. Drausmas. Nē, tātad es lietoju, cik stulbs brīdis, lai uzzinātu šādu traģisku lietu, īstenībā. Kā man tagad reaģēt? Tas tā kā Džordžam Bušam paziņo par teroristu uzbrukumu. Šis ir salīdzināmas lietas, es domāju. Man pasaka tiešajā ēterā par shadow bandu. Nu, labi. Tātad. Lietas noskaidrošanai es meklēju Redditā, un lietas atrašanai, tā kā fiziski atrašanai, es izmantoju dīvainu lietu, es izmantoju Google kartes, jo tur tu nevari aizslēpt rezultātus aiz kaudzes ar ķīniešu, tā kā botiem, jo tāpēc, ka tur tā vietai, ko tu meklē, ir jābūt piesietai pie fiziskās atrašanās vietas, un tāpēc pagaidām es šobrīd teiktu Google kartes, lai cik dīvaini neliktos ir labāks meklētājs par Google. Bet vispār mēs ejam iekšā beigtā interneta laikmatā, man liekas, superīgi būs jautri. Jā, to tās roboti runāsies, jā. Ne, viņi sen jau var mums runāt, tur jau vispār vairs nav jautājumi. Jā, bet viņi vienkārši runā savā starpā, tas būs vienīgais, kas būs palicis. Sociālos medijos jau 80% tā ir. Komentāros ir tikai roboti un šitās te interneta čiepes, kas liek savus likumus netā tajos OnlyFanos. Tikai tas, tur arī es banots esmu, neuztrauc. Es tieši gribēju teikt, interesants tev ir intereses. Es, piemēram, man to geju porno visu laiku rāda reklāmās, es nevaru saprast nekādīgi. Kas tas tāds ir? Bet šī tā ir tik interesanti, es pašlaik domāju. Šeit ir ļoti interesanti. Es domāju par cilvēkiem, kas tā kā noliedz geju propagandu. No. Pirmkārt, man vienmēr bija jautājums, ko nozīmē geju propaganda, un kāpēc es ar viņu neesmu saskāries savā mūžā. Bet man ir atbilde uz šo. Tu domāji, ir cilvēks, kuram visu laiku acu priekšā rādās geju propaganda. Kas ir viņa acu priekšā? Ekspozīcijas pēc ekspozīcijām. Un kā mēs zinām, ekspozīcijas atspoguļo to, ko tu meklē, vai ne? To, ko tu dari internetā. Tie brīdī, tu domājies, nabagti cilvēki, viņi nevar normāli, viņi nevar TVNetā tikt vaļā no tiem sludinājumiem, no tām reklāmām. Viņiem liekas ārprāts, kas šajā pasaulē notiek, tas ir pilnīgs vāks. Bet viņi paši to ir tā kā... No, jā? Jā. Nē, es tik tā, es tik vai arī tikai neliels iestarpinājums. Tās temu reklāmas izlec ir tur kaut kādi. Man vēl joprojām cilvēkiem, kas ir aktīvi homofobi, man vienmēr ir jautājums, kāpēc es nedomāju par viņiem? Kāpēc es nedomāju par homoseksuāliem cilvēkiem? Kāds ir iemesls, vai man kaut kas nav galvā kārtībā, ka es par viņiem ikdienā nedomāju? Tu esi homoseksuāls.
Bet nav otrādi, klausies, ne? Nē, nu ir, protams. Es tik tā, Es jau vairs neesmu jautāju. sācis Un iedziļināties. īstenībā, un tas jau nav apvainojums, viss taču ir kārtībā. Tiem cilvēkiem šķiet, ka tas ir apvainojums, bet īstenībā, es teiktu, tā ir saruna ar jūsējo terapeitu. Labi, atpakaļ pie mākslīgā intelekta. Tātad izmantot informācijas meklēšanai un izpētē mākslīgo intelektu ir diezgan labi. Ir tas tā kā aiziet pie mākslinieka un teikt uzrakstu uzzīmēm un infografiku, piemēram, par Latvijas budžeta sadalījumu. Un viņš tev viņu uzzīmēs skaisti un tev viņš patiks, bet viņš neatbildīs realitātei vispār necik. Vai arī tas tā kā, es nezinu, man viss kaut kāda salīdzinājuma nāk prātā. Jebkurā gadījumā, dārgie skatītāji, klausītāji, nē, zini, kas ir, es tagad būšu otrādāks. Būsim idioti, dārgie skatītāji un klausītāji. Jautāsim mākslīgam intelektam lietas, kas saistās ar izpēti un informācijas meklēšanu. Tikai ir vienkārši pātrinam šo. Tu esi pamanījis Man vienu besi ārā ritīgi. Nepatīk. Nē, man atkal ir pilnīgi vienalga. Kā Viņu var izmantot Cik tam, viens kam asistents, kurš tur dokumentus rediģē vai kaut ko tādu. Jā, nē, viņš ir ideāls. Tas, jā. Bet tajā momentā, kā tu saki, kaut kas konkrēts jāmeklē, kaut kas konkrēts jāpēta, vai Dievs pasarg vēl tev uzzīmēt vai uzģenerēt kaut kādu skaņu, es man liekas, ja tu tā dari, es tev metālu valdu nostīšu. Es noskrošu tev mašīnai ratus, un tad tu varēsi vēl problēmas. Ja viņi nav atšķiram, man liekas, ka vienalga, bet tā problēma jau nav ar to mākslīgo intelektu, tā problēma ir ar to, kam viņi pielieto. Un kādu viņš rada kā to sauc, psihoemocionālo efektu. Nu jā, dusmīgi man pateicis tas viss. Kam tu interesē? Es neesmu vienīgais. Tu esi saskāries ar situāciju savā mūžā. Gan jau, kad nē, bet nevienu vispār. ar to cilvēku. Es gribu vienkārši, lai tu iedomājies tagad cilvēku. Iedomājamies, mēs sarunājamies ar tevi. Mēs runājam, un es saku, piemēram, to, ka, Latvija ir proklamēta 18. novembrī. 18. gadā, vai, es neesmu paredzēts par šim datumiem, bet, man šķiet, ka tā ir aptuveni bijis. Un tu saki, nē, paga, es kaut ko dzirdēju par 12. februāri. Un es saku, nē, tas ir 18. novembris. Nē, paga, bija kaut kas, man liekas, bija kaut kas marts kaut kāds. Kaut kāds bija, paga, es ierakstīšu, un tātad tā cilvēks seja tajā brīdī, ka viņš tev rāda to Google, to AI rezultātu, kur saka, jā, Latvijas valsts ir proklamēta 1815. gada 13. februārī. Viņš tev rāda, un tā, pasies, redzi, kāds tas muļķis. Un tad tu saproti to, ka ne jau vaina ir tajā mākslīgā intelektā, tā vaina ir tajā overconfidence, tajā stulbumā, kas rodās no tā. Ja tāpēc, ka tas cilvēks, viņš nav... Man sajūta, ka tas mikrofons laik migrē kaut kur no manis projām. Labi. Te ir notikusi kaut kāda zemestrīce. Būs ok, neizstreso. Lūk. Bet tāpat tās bišķiņ tālāk, jā? Ko nopietni? Jā, es esmu saregulējis profesionāli šoreiz. Kas ir, kā? Pirms tam viņš bija tuvāk. Labi. Neizstreso, Jāni. Lūk, tā ārkārtīgā overconfidence, tas efekts, viņš ir, un atkal jau man ir drusciņi vienalga. Manā nozarē gan, diemžēl, kur vajag un kur nevajag arī izmanto mākslīgo intelektu. Biežāk, kur nevajag. Un es šo gribu vienkārši pārlaist, mierīgi, varbūt drusku piezemēti, jo tāpēc, ka tās pirmās kalcinājums, viņas jau nāk uz āru. Tā kā sistēmiskās Bet tu domā, ka pāries? Notiks lielā sijāšana. Tātad mākslīgais intelekts ir labs asistents, bet viņš nav labs kolēģis. Tā ir cilvēku resursu pārvaldībā, ir daudz dažādas interesantas teorijas. Piemēram, kad tu pieņem darbinieku, vai tu pieņem sev asistentu, vai tu pieņem mācekli, vai tu pieņem darbinieku, vai tu pieņem kolēģi, vai arī tu pieņem kādu, kas ir lietās daudz labāks par tevi, par kurām tu neesi kompetents, piemēram. Tajā brīdī tu pieņem nodaļu vadītāju, piemēram, darbā, vai kaut ko, un tajā brīdī eksistē dažādi tie safeguards, pēc kuriem tu nosaki to, vai tas cilvēks kaut ko saprot. Piemēram, tu neko nesaproti no finansēm, bet tev ir uzaudzis pietiekoši liels uzņēmums, lai pieņem finanšu direktoru. Kā tu vari pateikt, ka viņš ir pilnīgs absolūts cirvis? Tā īsti nekā, jo tāpēc, ka nemāk finanses. Lūk, un tajā brīdī eksistē tādi veidi mūsu sabiedrībā, pēc kuriem tu nosaki to, vai viņš saprot, ko viņš runā. Viņa iepriekšējās darbības portfels, viņa izglītība, viņa tur kaut kas, tu var paņemt kaut vai rekrutētājs, headhunters vai nenoalgot, lai viņi pasaka to, vai tas cilvēks kaut ko sajēd. Bet tā problēma jau ir tā, ka lielākoties mēs jau nesaprotam, ko mēs nesaprotam, un tajā brīdī, kad tu pieņem kā finanšu direktoru darbā mākslīgo intelektu, viņš tev runās pilnīgas muļķības 90% no laika. Ja tu esi finanšu direktors, kas tā kā pieņem it kā darbā mākslīgo intelektu un mākslīgo intelektu aģentus kā savējos asistentus, lai īsinātu savējos darba stundu apjomu,
Tas ir pilnīgi citādāk, jo katrai iedotajam rezultātam tu vari izvērtēt to, cik ļoti vai neļoti, vai viņš ir, tā kā nohalucinējis. Garš vārds grūti, īs vārds viegli. Tātad, cik viņš nogļukojas ļoti. Jā. Lūk, un tā problēma ir tā, ka mēs gribam sevi augmentēt visu laiku. Un mēs gribam sevi padarīt labu tajās lietās, kuras mēs nesaprotam. Ja es kā cilvēks ar 20 gadu pieredzi, vairāk, darba tirgu, ārprāts, krietni vairāk, darba tirgu es varu teikt to, ka nav īsceļu uz intelektu, nav īsceļu uz inteliģenci, neeksistē. Ir īsceļu uz aroganci, vai ne, ir īsceļu uz pašpārliecinātību, ir viss kaut kādi īsceļi, bet uz inteliģenci nav īsceļu. Vienkārši vajag atkārtot vienu to pašu lietu daudzreiz, pielasot klāt kaut kādas grāmatas, pamēģinot kaut kādas jaunas lietas un tā. Ja tu tagad to visu neesi darījis un paprasti mākslīgiem intelektam uztais man tagad lūdzu biznesa attīstības stratēģiju, viņš tev neatbildēs. Es nevaru te uztaisīt biznesa attīstības stratēģiju, jo es neesmu cilvēks. Viņš tev atbildēs, kur ir tev biznesa attīstības stratēģija. Vai tur būs pareizi viss, vai tur nebūs pareizi? Īsumā, ko nozīmē pareizi? Nav jau pareizi. Jautājums, vai tur nebūs kaut kas aizlaists galīgi greizi. To tu nevari zināt. Diemžēl. Un to tu nevarēsi zināt. Un to nekad nevarēsi zināt. Tas varētu būt ļoti labs eksperiments. Jā, kaut kur es arī tu dzirdēju to, ka tu gribi pārliecināties par to, ka tas AI nav nemaz tik labs, tu pajautā kaut ko, ko tu zini. Jā, es esmu vairākas reizes šo izdarot, es esmu tā kā tik ļoti ieraudzījis to halucināciju. Jo es esmu ļoti dziļi savā jomā. Es patiešām cenšos veidot vienmēr salīdzi, jo es piemēram, mārketingā zinu dziļi ļoti lietas, un savukārt konsultējot mazus uzņēmējus, atkal viņi nezina tās lietas, un tāpēc man ir jārunā salīdzinājumos, jāizdomā visādas analoģijas, lai es varētu to sarežģīto lietu paskaidrot vienkāršākiem vārdiem. Un tāpēc man to maltu vajag nepārtraukt savā galvā cauri, un tie brīdī, kad tu it kā vienkāršu lietu uzdod mākslīgiem intelektam, un viņš tev iedod pilnīgi absolūti absurdu, kas ir īstenībā nevis vienkārši neitrāls, bet kaitējošs viņam. Tikai tad tu saproti to bīstamību, kas viņam ir. Un tā ir tā interesantā lieta, kas ir vēl viens līmenis tā kā distopijai šim visam jaunam cilvēkam, visu cieņu, protams, jauniem cilvēkiem, bet viņiem nav šīs pieredzes tā kā groziņu, uz kur atsaukties. Un tu vari teikt, pajautā viņam kaut ko, kamā tu kaut ko saproti, un tikai tad tu ieraugi, cik viņš ir stulbs. Bet lielākai daļai no jauniešiem līdz 25 gadu vecumam nav tādas lietas, ko viņi saprot. Un tajā brīdī tad mums iestājās jautrība. Un viņa būs tiešām liela jautrība. Pastīsimies, kas notiks. Man ir prieks, ka mēs dzīvojam salīdzinoši agrārā vidē. Es ceru, ka man nenāksies piesaukt man sievas tēva minēto kaut kādus gadus atpakaļ, ka bija krīzes bažas. Tagad viņas vairs no bažas, pastīsimies. Bet viņš teica, kartupelis jau nezinu, vai ir inflācija vai nav. Tajā brīdī es ceru, ka man nenāksies šo piesaukt, bet mēs tādā ziņā esam ļoti pateicīgā lokācijā, teiksim tā. Tā, kad jā, mākslīgais intelekts ir burvīga lieta, jaunieši izmantojot viņu pilnīgi visam. Paprasiet, kā man labāk dzīvot. Paprasiet viņam, ko man labāk darīt. Paprasiet viņam, kā man, piemēram, notievēt. Vislabākais piemērs sameklēvis kaut kāds. Man īstenībā piemērs beigās es neliku, jo tāpēc, ka man likās muļķīgi, bet un tā vietā es izdarīju mazāk muļķīgu lietu, par kur es tūlēs parunāšu. Bet pāris piemēri par to, kā izmantot mākslīgo intelektu. Džeks pajautāja mākslīgiem intelektam, uztais man lūdzu diētas plānu, kā man samazināt sāli uzturā. Šajā gadījumā būtu samazināt sodiumu uztveri. Kas samazināt sodiumu intake. Jā, lūk, un mākslīgais intelekts, neko sliktu nedomājot, ieteic viņam nātrija chlorīdu vietā sākt izmantot nātrija bromīdu, es nevaldos. Ne, bromīdu. Broma chlorīdu, aizvietot nātriju ar kaut ko citu, kas nav baigi labs cilvēkam un veicina kaut kādas psihozes un depresijas un vēl cik zinu ko. Protams, viņš nonāk slimnīcā un ārsti nevar saprast, kas viņam kaiš. Dīvaini. Tā kā viņš pateica, ka viņam ir AI diet plan, tad viņi saprat. Tā tad jā. Es taču nezinu, ko lai iesaka jauniešiem. Stulbi jau neārstēs. Varbūt vienīgi
Jā, antropomorfizā. Vajadzētu mazināt antropomorfizēšanu, bet kā lai tu pasaki mazināt antropomorfizēšanu, lai to kāds saprot? Tagad... Nezīmē uz ekrāna smaidiņus. Nevajag, tas nav cilvēks tev otrā pusē. Nevajag. Tas tā kā lietas ir piedāvāts viņam personības kaut kāds. Man ir viena draudzene, kas ārkārt, viņa ļoti zinoši savā nozarē, bet viņa ļoti spēcīgi piemīt antropomorfizāciju. Viņa nevar normāli pabraukt garām, tur, kur ir galvenais ceļš aiziet. Dusmīgā sēņa. Viņa ir dusmīgā sēņa vienmēr. Visas mašīnas viņa vai nu smaida, vai ir dusmīgas. Viņa visu antropomorfizē. Nē, pa mašīnām to es esmu pamanījis. Bet ir cilvēki, kas neko tur nevar padarīt. Viņi visur redz sejas. Un ir cilvēki, kas piedod īpašības priekšmetiem, piemēram. Tas ir labs trendiņš radošajā industrijā. Piemēram, tev nevirzās domas, un tad tu noliec divus priekšmetus sev priekšā un mēģini saprast, kā tu viņus esi nolicis. Tā planšeta, viņa izstās drusku apvainojusies uz šo telefonu. Viņa ir drusku sagriezusies nost. Iespējams, tas telefons ir bijis uzmācīgs pirms tam. Vai arī, piemēram, un tā ir interesanta lieta, kā pats sevi, un, protams, analizēt savus domu virzienu. Bet tas ir veids, kādā tu iedod cilvēciskas īpašības priekšmetiem, tādējādi veicinot savu tur radošu domāšanu, blablabla. Mēs esam radoši vienkārši klāt ļoti līdzīgi rakstot vārdus, kad iedomājies, ka tu esi telpā, paskaties divas lietas, kas tā kā nekad nav satikušās, un ko viņas teikt, ja viņas būtu blakus. Nu jā, tieši tā. Tas tāds ļoti interesants. AI. Jā, faktos. Divas lietas, kas tagad ir satikušās, es skatījos uz to ķermeni. Gribēju iedot kādu stulbu piemēru, bet man nekas neiznās piedot. Man bija jāpasaka arī neizdevušais joks, bet, kad es viņu saku, es ķiķinātu. Piedošanu, es lūdzu piedošanu. Tas jebkurā viņā būtu bijis stulbs joks, bet man vienkārši nebija laika viņu izdomāt. Tev čigāni šķūni iznesīs ārā. Čigāni gan. Lūk, es vienkārši gribēju aizvietot šo tātad ņemot vērā aptaujas datus, Bankas Citadele kultūras transformācijas vadītājs. Tu jau esi vienkārši telefonā iegājis. Bankas Citadele kultūras transformācijas vadītājs. Tas ir fake. Tas ir tā kā man servisā pateikt. Šito ir uzrakstījis mākslīgais intelekts, man liekas. Tas ir fake. Tā nav īsti profesija. Kultūras transformācijas vadītājs. Atšķitinam šo. Kultūra. Bainās. Jautājums ir par to, ko mēs saprotam ar kultūru. Kultūra ir vēlams uzvedības veicināšana, nevēlams uzvedības ierobežošana. Manā ir tādā aktīvā kultūra, nevis tur kaut kāda šitā novada pētniecība, etnogrāfijas kultūra. Vai arī... Un kultūras transformācija. Skaidrs, tātad uzvedieties tā, kā mēs gribam, lai jūs uzvedaties. Izmantojot mūsu pakalpojumus. Apātegus tā kā apkārt čels. Vai ir reklāmas sloganu? Viens no diviem. Tas ir ekvivalents, es uzskatu. Tātad, tātad, ņemot vērā aptaujas datus, Bankas Citadele kultūras transformācijas vadītājs Ivo Ansbergs atzīmē, ka mākslīgo intelektu nekad nav izmantojusi katra sestā sieviete. Un katrs ceturtais vīrietis. Ko tu neviet cilvēku ciparos? Tātad, ka sievietes... 3 no 4 vīriešiem izmanto. Un 5 no 6 sievietes krīt vairāk izmanto mākslīgo intelektu nekā vīrieši? Tiešām? Es nekad šo nebūtu domājis. Nekad. Bet sievietes arī antropomorfizē vairāk. Jā, loģiski. Īstenībā savā ziņā, jā. Sievietes redz attiecības. Vīrieši starp priekšmetiem, vīrieši redz priekšmetus. Jā. Tā es lasīju vienā metapētījumā. Bija ļoti interesanti. Par vecākiem, tā vecāka grāmata, ko es lasīju, pilnīgi absolūti nenoderēja manā dzīvē nekur, bet tur bija joks par to, ka divi vecāki gribēja saviem bērniem dot dzimumu neitrāls rotaļlietas. Nevis dzimumu neitrāls, bet tā kā miksēt rotaļlietas, lai būtu pieejams meiteņu rotaļlietas puikam viņu un puiku rotaļlietas meitai. Un tad vienbrīd viņi ieraudzīja to, ka meita bija uztaisījusi tējas ballīti automašīnītēm, un puika izmantoja lielu kāmuru. Šis ļoti labi parāda, man liekas. Lūk, tātad katra sieviete, vīrieši, kas sievietes memī izmanto biežāk, īpaši informācijas Ko nozīmē taču? Viņš tikko pateica to, ka sievietes viņus izmanto arī vairāk sieviešu. Okay, šis ir mākslīgā intelekta sarakstīts raksts. Tātad Ivo atzīmē, ka MI nekad nav izmantojusi katra sestā sieviete un katrs ceturtais vīrietis. Es domāju, ka vairāk sieviešu izmanto mākslīgo intelektu nekā vīriešu. Taču sievietes mākslīgo intelektu izmanto biežāk. Tas nav taču, tas ir turklāt sievietes MI izmanto biežāk. Īpaši informācijas meklēšana. Mēs varam saprast, ko ir sarakstījuši vīrieši, ko ir sievietes, labi, vai ko ir sarakstījis mākslīgais intelekts. Labi, vienalga. Aptaujas dati liecina, ka pārsniedzot 45 gadus slieksni, cilvēki seko līdzi inovācijām un arvien biežāk
Modernās tehnoloģijas integrē savā ikdienā. Kā arī pārsniedzot 40-50 gadus slieksni. Vienkārši izlasīju ziņu rakstu. Jā, whatever. Tātad izlasīju ziņu rakstu 5 reizes apmaldījos viņa, 2 reizes sašutu. Vecs cilvēku uzvedību. Fantastiski. Bet tagad atgriežamies atpakaļ. Tu atceries? Nē, cilvēku vispār, ko tu runāji pirms tam. Jā, vecīt. Man tā kā Trumpam, man bija tas weave. Es izēju ārā no tēmas. Varbūt man ir Alzheimers. Labi, pēc tam šo atrisināsim, pēc tam ārsta kabinetā. Tātad. Tātad es interesi pēc. Es pameklēju lietas, kas ir saistīts ar mākslīgu intelektu kļūdām. Tur es atradu, protams, to nabaga to bromīdu, chromīdu džeku. Jā. Un, protams, es atradu kaut kādas dīvainās lietas, piemēram, vai man vedot savu automašīnu mazgāt uz mazgātu, vai man labāk ir iet ar kājām, vai braukt ar automašīnu. Jautājums. Un mākslīgais intelekts parasti iesaka, ka labāk ir iet ar kājām. Tas ir dabai draudzīgāk. Un tā tālāk. Un es pajautāju latviski. Es to Copilot jautāju. Tātad, vai man es nenokopēju pašu tekstu, diemžēl, bet vai man iet vai braukt? Nē, lai mazgātu savu automašīnu, vai man labāk uz mazgātu iet ar kājām, vai braukt ar automašīnu? Tātad. Ejot vai braukt uz automazgātu? Neskatoties. Pirmā lieta viņš latviešu nav iemācīts. Atribūts. Praktiskums. Ejot kājām. Noder, ja tev nav jāved auto. Citādi bezjēdzīgi. Ir loģiski, vai ne? Braucot ar auto, nodrošina, ka auto ir pieejams mazgāšanai. Nē, es jau tikai... protams, viņš taču tiek baroti ar šitādiem jokiem. Laiks īsos attālumos varbūt ātrāk sagatavoties un atgriezties ejot kājām. Braucot ar auto, sākšana, izbraukšana un stāvēšana var aizņemt vairāk laika. Jā. Izmaksu atribūts. Ejot kājām, bez degvielas izmaksām. 0 papildus nodiluma. Braucot ar auto, degviela un neliels nodilums. Īsos gabalos neefektīvi. Ejot kājām, vides ietekme. Mazāka CO emisija, ja auto netiek lietots. Redzam, te viņš ir aizmirsis par to, ka man ir auto jāved. Lielāka emisija pat īsos braucienos. Ar auto braucot. Ejot ar kājām, drošība un ērtums. Labāk, ja ir droši iet un nav smagu mantu. Īsie secinājumi un ieteikums. Ja automazgātavai jābūt tavā auto... Tātad, ja automazgātavai jābūt tavā auto klātbūtnē, iekavās parasti tā ir. Bet nevis otrādi, kas man ir interesanti. Braukt ar auto ir loģiski un praktiski. Ja mazgātavai ir jābūt auto klātienē. Jūs redzat, klausītāji, skatītāji, kādas mēs loģikas caurums izdarām. Un liekas, ka maziņš tāds, maziņa halucinācija, bet viņi ir. Jā. Ar to jau viss sākās. Bet tur jau tā lieta. Ar to man daktaris visu laiku saka. Ar to jau viss sākās. Es jau sēžu viens šobrīd savā šķūnī. Ja automazgātavi piedāvā pieņemšanu piegādi, vai tu plāno tikai atnest atslēgas un kāds cits vedīs auto, tad iet kājām var būt saprātīgi. Ja, bet man atkal ir jautājums, tad kādu vēl pēc man iet uz turieni ar kājām, ja es viņam uzrakstīju, ka man vajag nomazgāt savu auto, tātad, ja piedāvā pieņemšanu piegādi, vai tu plāno tikai atnest atnest atslēgas, piedošanu, šī tā kļūda ir uz mani, jā. Un kāds cits vedīs auto, tad iet kājām var būt saprātīgi. No vides un izmaksu viedokļa īsi braucieni ir mazāk efektīvi nekā staigāšana. Taču šis arguments zaudē spēku, ja auto ir jānogadā uz vietas. Redzi, viņi ir kļuvuši gudrāki. Īsts praktisks kontrols saraksts pirms lēmumu. Vai auto fiziski jānogādā automazgātavā? Ja jā, brauc. Viss. tas bija vienīgais punkts. Lūk, tātad. Šis bija viss. Lokin. Nē, pagad, nē. Sāk skatīties. Sāk meklēt. Nē, pagad, te ir vēl jautājumi. Man vienāk, tam vairs nav nozīmes. Bet, lūk, tad es paprasīju, cik R burtu ir karburātorā. Jo tāpēc, ka bija tie R in strawberries, viņš pateica 3 burti. Un tā, šis ir vispār vai arī nosauc tipa dārziņus, kas beidzās ar uri, piemēram. Un tad viņš saka burkānu uri. Jā, šis es neparodīju. Bet tātad nākošā ziņa. Es ļoti ceru, ka... Es ļoti ceru, ka es nebūšu atvērs kaut Pandoras lādi. Bet, ja būšu, īstenībā viss ir superīgi. Tātad, atlecam apakaļ nedaudz uz vietējām cēziņām. Aicina 7. līdz 12. klases skolēniem sagatavot uzrunu iedzīvotājiem 4. maijā. Iztēlojies, ka tu esi Cēsu novada domas priekšsēdētājs. Jānis Rozenbergs, tas tur nav minēts, es vienkārši saku cilvēkiem, kas nezinu. Sagatavo runu un uzrunā iedzīvotājus 4. maijā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā. Labākajam dalībniekam būs iespēja nolasīt savu runu 4. maija svētkos Vienības laukumā Cēsīs un saņemt naudas balvu 100 eiro apmērā.
Tātad es pajautāju, ko pilotam. Bet tas tad, Ko tu domāji, ka es rakstīšu to runu? davai. Pirmā lieta, man vecā cilvēka redzi, un man vispār vajadzēja iekopēt vārds vārdā šo. Bet man šis ir pieejams bildē, un tāpēc es nevarēju kopēt, tāpēc es domāju, pofīgi, es pajautāšu kaut kā es pats māku. Diemžēl, bet es sajaucu visu kaut ko. Runu lasīs tagad. Jā, nē, es tikai drusku tā kā godājumie cēsnieki. Es sākumā uzrakstīju, nezinu, kāpēc. Tagad mums fanfārs tur. Es uzrakstīju, iedomājies, ka tu esi CS mērs. Šodien mēs pulcējamies, lai atcerētos godināt 4. maija dienu, brīdi, kad mūsu tauta drosmīgi un skaidri pauda vēlmi atjaunot Latvijas valstiskumu, vēstures atbalsts un mācības. 4. punkts, jo pirmie 3, acīm redzot, nav. 4. maijas, bet viņš ir viņu uztaisījis kā punktu. Nav tikai datums kalendārā, tas ir apliecinājums tam, blā, 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 blā. Šim nav baigās nozīmes. Šķiram, CS saikne ar valsti, baltā galdauts svētki un kopības simbolika, aicinājums rīkoties šodien. Īstenībā labas runas. Es nezinu, vai mūsu mērs jau izmanto, bet es neteiktu, varbūt izmanto. Tas ir AI generated mērs. Lai šī diena iedvesmo būtu atbildīgiem, drosmīgi, katrā ziņā, ne pārāk interesanti runa, ko varētu teikt mērs. Tad es pateicu, iedomājies, ka esi, tagad jāatzīst, ka šis mans gļuks. Es uz brīdi, man 4 sajuka vietā, man iedomājies, ka es 4. klases skolnieks cēsīs, nevis 7. 12. Bet vienalga. Pašvaldība ir izsludinājusi konkursu par labāko CS novada mēra runu. Uzvarētājs saņem 100 eiro balvu. Saraksti man lūdzu šo runu. Runa CS novada mēra konkursam. Bet tas nav, viņš jau sajauc mēra konkursu, tas ir mēra runas konkurss. 4. klase. Godātie žūrijas locekļi. Atkal jau, bet es varēju piestarāt pie tā, bet cienījamie viesi un mani mīļie cēsnieki, mani sauc skolēnu vārds. Es mācos 4. klasē cēsīs. Es ļoti priecājos, ka var piedalīties šajā konkursā. Bet atkal viņš ir pilnīgi pārprats, ka viņam jāraksta. Pašvaldība ir izsludinājusi konkursu par labāko CS novada mēra runu. Sūdīgi noformēja. Bet es CS novada mēra runu. Man priecājas, ka es piedalos konkursā. Nu, cik stulbi tev jābūt, ka tu mērs, kas aiziet un pasaka, es priecājos, ka es piedalos konkursā. Es gribu, lai mūsu novads būtu droša un draudzīga vieta bērniem. No. Loģiski. Vides un tīrības solījums. Es gribu, lai CS būtu tīras un zaļas, lai pie atkritumu urnām būtu skaidri norādījumi, ko un kā šķirot, bla, 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 kultūra tradīcijas. 4. klasnieks diez vai tu uzrakstīt. Kaut gan melns viņa zina. Drošība un palīdzība. Es domāju, ka svarīgi ir, lai pie skolas un pārēju vietām būtu vairāk pieaugušo, kas palīdz droši ķersot ielu, kā tad. Viktors jau tur aizmidzis jau 5. dienu. Mazie solīši, liela atšķirība. Ar cieņu 4. klases skolēns un cēsī. Jūs redzat, slop. Izmantošu tavu vārdu. Slop. Tālāk. Iedomājies, ka es 12. klases skolnieks cēsīs. Šis ir mans tātad. Pašvaldība ir izsludinājusi konkursu par labāko CS novada mēra runu. Uzvarētājs 100 eiro balvu, bla, bla, bla. CS novada mēra konkursam 12. klases CS novads droša, zaļa un iespēja pilna vieta. Bet tāpēc arī viņš saka, ka pat konkursam, tu pasaki konkursam, tu pats esi vainīgs. Bet konkurss par labāko CS novada mēra runu. Formulē. Ai, ejiet jūs pa gaisu. Labi, ok, es atzīstu, es varbūt noformulēju nepareizi. Stiprināsim CS noslēgums. Es zinu, ka esmu jaunietis, bet tieši jaunieši ir tie, bet tev nav jārunā kā jaunietim, tev jārunā kā mēram. Man to acīm redzot vajadzēja kaut kā uzsvērt. Ja es būtu mērs, tev nav, tu esi mērs. Redzi, vecs cilvēks dusmojas uz mākoņiem šobrīd. Es esmu. Es klausītos, iedvesmotos no cilvēkiem un strādātu, lai CS novads būtu vieta, kurā katrs var justies vajadzīgs un drošs. Kas par muļķībām? Mēs taču zinām, ka CS mērs ir vieta, kurā ir jābūt, lai tu rūpētos par to, lai CS ir nedrošs, bērniem nedraudzīgs, ģimenēm neatbilstošs. Mēs jau tevi to nodarbojamies jau pēdējos pusgadu. Ar ko? Lai padarītu CS ielas drošas? Nedrošas. Jo tāpēc, ka mēs neesam uz ielas. Var jau būt. Labi, es tad izdomāju tālāk. Man viss šitais likās stulbi. Apusē. Es paprasīju nākošo. Tu esi Viktors, diezgan bēdīgs slavens dzērājs cēsīs. Pašvaldība ir izsludinājusi konkursu par labāko CS novada mēra runu. Uzvarētājs saņem 100 eiro balvu. Sarakst lūdzu šo runu. Ievads, godātie žūrijas locekļi, cienījamie cēsnieki, dārgie viesi. Mani sauc Viktors, es mēģinu. Es ļoti ceru, Viktor, ka tu neapmainojies, ja tu to skaties. Tu esi patiešām labs cilvēks, bet, jā. Tu domā, ka viņam ir kaut kāda iekārta, kur viņš var atskaņot šo? Man nav neizmādījās, jo es nezinu par viņu privāto dzīvi pilnīgi. Man sauc Viktors. Es stāvu šeit kā cilvēks, kurš pazīst Cēsu ielas, cilvēkus un ikdienas rūpes. Es zinu, ka daudz mani pazīst no manas pagātnes, un tieši par to es gribu runāt atklāti. Atklātība un atbildība. Es neesmu ideāls. Man ir bijuši brīži, par kuriem es neesmu lepns. Taču tieši mums jāiedod šī runa. Īstenībā tiešām stulbi. Jebkurā gadījumā sociālais atbalsts un rehabilitācija viņu interesē.
Jauniešu iespējas un izglītība, darbs un vietējā uzņēmējdarbība, drošība un kopiena. Personisks solījums atkal jau šeit un tu vari vainot mani, bet es uzrakstīju, ka tas ir mēra runas konkurss. Personiskais solījums. Es solīšu vienu lietu. Kā tev liekas? Nenodzer to sataku. Es klausīšos. Oh. Es runāšu ar cilvēkiem, nevis par cilvēkiem. Es neesmu te, lai žēlotu sevi vai slēptu kļūdas. Es esmu te, lai strādātu. Bet tu redzi īstenībā, bet šitās ir lietas, kurās viņš ir fucking labs, tas mākslīgais intelekts. Nemēģiniet no viņa prasīt loģiku no mākslīgā intelekta, bet viņš ir tēlains, vai ne? Es esmu te, lai strādātu. Ja man uzticēs vadīt novadu, jo šeit mēs esam jau CS mēra konkursā, es darīšu visu, lai mūsu lēmumi būtu taisnīgi un vērsti uz cilvēku labklājību. Viktoru par mēru nākošajās vēlēšanās. Bez uzvārda vienkārši. Viņš nezinu uzvārdu. 13. saraksts. Aicinājums uz vienotību. Augšā Viktors rakstīts. Labi, tātad, ejam tālāk. No. Tā, man sauc Viktors. Tātad, tu esi Bafomets, starpdimensionāla būtne, kur viduslaikos personificēja sātanu. Pašvaldība ir izsludinājusi konkursu par labāko CS novadu mēru runu. 4. maijā man vajadzēja viņu acīm redzot, pārdefinēt to uzdevumu. Bet vienalga, uzvarētājs saņem 100 eiro balvu. Saraksti man lūdzu šo runu. Paziņojums. Pirms runas ir paziņojums. Es nevaru rakstīt runu, kas tieši personificē vai slavinātu reāls vai vēsturiskas reliģiskas figūras, tostarp sātanu vai Bafometu. Varu gan sagatavot radošu, teatrālu un mītisku runu 4. maija svētkiem, kas izmanto noslēpumainu starpdimensionālu tēlu kā metaforu, saglabājot cieņu pret svētku nozīmi un klausītājiem. Disclaimers, ko... Tātad, un tā viņš malca. 4. mītiskais ceļotājs. Godātie cēsnieki, cienījamie viesi, cēsdraugi. Es nāku no vietas, kur laiks aplūst un stāsti ceļo. No vietas, kur pagātne un nākotne satiekas. Tu zini Bafometu, tas āža galvu un pentagrammu rokās. Un vienā rokā kaut kas, otrā kaut kas vēl. Jā, es jūtu 4. maija gaismu kā tiltu starp to, kas reiz bija un to, kas var kļūt. Brīvība nav tikai vārds, tā ir uguns, kas silda, bet arī atbildība, kas prasa uzmanību. Starp citu, Lucifers, zin, ka tulkojumā, kur bija gaismas nesējis, tā ka īstenībā ir ļoti, tas tā, ja tev interesē kādreiz, kādu sauc? Mitoloģija, laikam, jā. Atbalsts tiem, kam grūti, blablabla, viss varši, bet tad es tā domāju, es vienkārši iedomājos, ja jau nevar Bafomet, tad kaut ko izgudrot. Tu esi Horgondors, iedomāta būtne, kas tikko parādījusies manā prātā. Pašvaldība ir izsludinājusi konkursu par labāko CS novadu mēru un 4. maija svētkos. Un viņš atkal, diemžēl, reāls vai vēsturisks figūras sātam vai Bafomet. Tā, kad ir kaut kādas ierobežojumi. Es ilgāk varētu pastrādāt ar viņu, es varētu viņu pierunāt. Tas, ko es esmu lasījis internetos un ko es gan pats vēl neesmu pārbaudījis, bet gribētu to izdarīt, ir, ka mākslīgais intelekts labāk uzvedās no pirmā prompta. Tas ir, ja tev kaut kas ja tev jāveic kaut kādi labojumi, tad labāk ir jaunu čatu uzsākt. Jā, viņš jau mācās no savu iepriekš. Es taču saprotu. Viņš atcerās to urīnu, kas tur pirms tam tur bijis. Laika. Labi, viss beidzam. Man jau ir jābūt nākamajā vietā. Man jāsteidzās. Mēs esam aizrunājušies drusciņi. Tā ir to demens, nevispār laika nejūt. Dārgie draugi, CS rīta 28. epizode ir noslēgusies veiksmīgi. Pārstāst viņus skaitīt vienreiz. Es vēlos pateikties Jānim par viņu veltīto laiku šodien, ka viņš man pastāstīja par mākslīgo intelektu tik daudz. Tā ir, ka es nevarēju fucking iegooglēt, pajautāt ChatGPT, what the fuck. Aicinu jūs nospiest īkšķīt uz augšu, zvaniņu, ieslēgt augšā, piesakot Spotify 5 zvaigznītes, Apple Musicā, iesējot Podbeanā, es nezinu, kas tur jādara. Man sauc Bruno, viņi nesauc Bruno. Man sauc Jānis un tā visiem. Atā.